Man bija viena ideja, Paulkungs, ko es nevaru nociesties jums izstāstīt. Ir viena tāda anekdote, jūs esat tāds folkloras tēls tomēr arī Latvijā, ja? Un ir viena tāda anekdote par jums, nezinu, vai jūs zinat vai ne. Anekdote bija tāda, kur... Par Imantaru, ja? Nē. Tā ir tā, kur puisis gaida meiteni, ja, un meitene vēl nav atnākusi. Ja, un tad viņš ierauga Raimondu Paulu, viņš iet klāt un saka, Paulkungs, vai jūs nevarētu pienākt, tā kā meitene atnāks, it kā jūs gribat ar mani parunāt. Tad tā meitene atnāk, un kā anekdote stāsta, jūs esot piekritis, ja, un jūs pienākat klāt un sakat, ko tu gribēji parunāt, un puisis atbild, nu ne tagad. Jā. Raimond, ne tagad. Ai. Un pirmkārt, bet tad tā ir reāla pats situācija. smieklīgākais, ko es esmu piedzīvojis pēdējo gadu laikā, Jā. ir tas, ka man bija, diemžēl, tur nekā smieklīgi nebija aizgājis pie dieviem pazīstams muzīts, un man vajadzēja braukt uz krematoriju atvadīties. Nu, es nokavēju un es palūdzu radio šoferu, lai viņš man aizved. Un pa ceļam es dzirdu, viņam piezvan un skan tāds teksts, man nav laiks ar tevim runāt, man Pauli jāizved uz krematoriju. Es viņu, kas satiek, es saku, veci, tu esi slavens palicies. Pēc tam viņš neizrādīja nekādas emocijas, jo viņam bija viss vienalga, vai aizbraukt uz Ļeņina ielu, vai Brīvības ielu, vai uz krematoriju viņam. Adrese ir uzdot un cauri. Kur jābrauc, tur jābrauc, jā. Folklorizējās šīs daudzās lietas un atgriežos pie tās anekdotas, kāpēc es viņu arī gribēju atgādināt gan jums, ja jūs bijāt dzirdējis, gan arī klausītājiem un skatītājiem. Jo man liekas, ka tas būtu tas lielisks pakalpojums, ko jūs iespējams varētu sniegt cilvēkiem. Jūs varat, tā situācija ir tāda, ka čalis ir, nekāds gadījies, ja, un viņam jāstiekās ar meiteni, un tā meitene, 100 punkti, ka viņa atnāks un pateiks, tā. Ja? Un zvans Paulam. Tāds kolosāls pakalpojums, zvans Paulam. Un jūs ik brīdi vienkārši pienākat, un viss, jo mums ir problēmas ar demografisko situāciju valstī. Jūs principā viņas vienkārši varētu atrisināt tik brīdim pie kāda tīkleņa. Es varētu atrisināt. Ne tā! Principā jā. Un viss, kas jums ir... Pavēlu. Mēs bijām plānojuši, ka jūs mums varētu parādīt kādu no skaņu darbiem, kas tā koncertā skanēs. Un vai vēl joprojām? Es kāpēc to jautāju? Tāpēc, ka man bija iepriekš viesis. Un mēs bijām Kurš bija? Tas Raimonds bija? Nē, Raimonds arī bija vēl iepriekš, bet pagājušajā bija Aināru Mielās. Ainārs. Jā, Kāpēc jums tāds skāp? Sevis izteiksmi. Nē, man ir vienkārši tika vaigā kaut kāda. Es visas tavas vienaldzības krāšu, līdz bēdējai to pašu sīkāku. Es domāšu, kā es par tevi nedomāšu, es visu laiku domāšu par to. Es neprasīšu netīšums vai tīšums, starp mūsu dzīvēm ceļu aizkrastu. Es gaidīšu, lai teiktu, negaidīšu, es visu laiku gaidīšu uz to. Es savu sirdi nocietināt spēšu, pret atmaigumam mirklī nejaušu. Es cerēšu, ka mūžam necerēšu, vairs ne uz ko. Es visas tavas vienaldzības krāšu, līdz bēdējai to pašu sīkāku. Es gaidīšu, lai teiktu, negaidīšu, es visu laiku domāšu par to. Es neprasīšu netīšums vai tīšums, starp mūsu dzīvēm ceļu aizkrastu. Es gaidīšu, lai teiktu, negaidīšu, es visu laiku gaidīšu uz to. Es savu sirdi nocietināt spēšu, pret atmaigumam
to rūdens logokli aizmiglo. Es domāšu, ka es par tevi nedomāšu, es visu laiku domāšu par to, 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 domāšu par to. Visas tavas vienaldzības krāšu. Agnes Rakauskas, dāmas un kungi. Maestro Raimunds Pauls. Palkungs. Pirms es jums saku, pirms es jums saku paldies par to, ka jūs pievienojāties mums šovakar šeit Pusnakts šovā. Divas lietas, kas minējās prātā, kamēr jūs spēlējāt un jūs kamēr dziedājāt. Viena sarežģīta lieta, kas mums draud nākotnē. Nezinu, kā mēs dabūsim nākamo Pusnakts šovu jaudīgāku par šo. Tas ir mums tās neliels izaicinājums. Tas nav iespējams. Jā. Tā reiz ir taisnība, un Agnes to novēl kolosāls panākums. Man liekas, ka es jau jums teicu, kad mēs iepriekš satikāmies. Tas pirmais jau, kurš nāk uz koncertu, un es domāju, ka vieta šeit nebūs ļoti ātri, jo tandēms kolosāls. Un savukārt jums, Palkungs, es gribēju ļoti pateikties par vienu lietu, ka latviešu valodā ir tāda uzrunas forma jūs, un tieši jūs esat viens no tiem retajiem cilvēkiem, kuras dēļ, man liekas, šai formai vēl ir jēga būt. Raimunds Pauls, dāmas kungi! Agnes Rakauskas! Paldies! Vēlreiz, paldies! Te es gribēju kaut ko teikt, bet... Jūs varat teikt? Jā. Teiksiet? Es zinu, ka pēc šitādiem pasākumiem parasti vai nu uzdāvinā krūzītiem pildspēr. Raimunds Pauls, dāmas kungi! Agnes Rakauskas!